Nelegālo veipu tirgonis stāsta par jaunu organizēto grupu. Es šajā spēlē esmu pietiekami ilgi, lai arī neesmu nekāda lielā zivs. Loģiski esmu izgājis cauri vairākiem piegādātājiem, pircis un pārdevis arī no kaimiņu valstīm. Tad, kad sāku to darīt, Baltijas valsts nelegālo veipu tirgus bija pilnībā atdalīts. Bija cilvēki, kuru ceļi krustojās, kuri sadarbojās, bet kopsumā tās nozares darbojās nesaistīti. Un pēc tam, kad Latvija palika vienīgā valsts, kurā nav šis garšu aizliegums, mums bija vismazākais piedāvājums nelegālajā tirgu. Vismazāk brendu, mazāk garšu dažādību un arī mazāk dūmi vienam veipam. Bet viss mainījās, kad Latvijā sāka nopietni apsvērt garšu aizliegumu. Tajā brīdī es nezinu, kas notika nozares iekšienē, bet es redzēju, ka visiem tirgoņiem parādās viens un tas pats produkts. Pieauga dūmu skaits, vairāk garšas, tie paši brendi visās valstīs. Turpinājumu skaties nākamajā video.